Esi sveicināts S-Proto kanālā. Šis ir mans solītais video par Citroen CX. Es biju plānojis, ka es tā laiski to nofilmēšu, kamēr es braucu uz Liepāju, uz jaunā Liepājas motoru muzeja atklāšanu, bet man nesanāca. Man tas brauciens bija tādā zināmā steigā un spriedzē. Es izbraucu salīdzinoši vēlu, man bija jāizbrauc uz Ogri, tad uz Tukumu, tad līdz Liepājai. Man kopā sanāca tajā vakarā nobraukt 540 km ar šo te veco lamatu. Es nemāku tā kamerā runāt. Man nesanāk tādā čiliņā ierunāt visu tekstu. Tāpēc es izdomāju, labāk es to darīšu mājās, mierīgā gaisotnē, kur man ir atslēgas. Tāpēc mēs tagad iziesim cauri augstiem startam. Mašīna stāvējusi principā kopš sestdienas šeit. Tagad mums ir trešdien, tas 4 dienas mašīna nostāvējusi ir ar čoku, ar visu lēnā garā, kā es viņu pielaižu, kā viņa paceļās, un tad apiesim riņķī, izbrauksim un, nezinu, novērtēsim. Es griežu kamēr riņķī. Tā. Sasodīta zema iekāpšana mašīnā. Rasnēm ir grūti. Tā. Tātad mums ir 3 atslēdziņas. Šitā ir aizdedzēja. Šitā te ir tāda pat kā Žigulim. Tā ir durvīm. Un šī te ir bākai. Tā. Ņemam otru kameru. Spraužam iekšā. Nu, stūri nobučēsies. Tā. Čoks. Ielica. Višķīt. Aizgāja. Tā. Pulkstenis, speedometrs, šeit mums rāda kilometrus, šeit būtu jābūt tahometram, degviela, temperatūra. Te mums ir pagrieziena rādītājs, ārkārtīgi ērtā vietā, ja? Pa labi, pa kreisi, tā pagaini. Varbūt šī mazāk autīčuku. Auto piecēlās, pilnīgi jūtu, tā. Šajā pusē mums ir loktīrītāji. Ātrāk, un ja es gribu nomazgāt, tad šo pašu slēdzīti jāpavāk uz sevi. Tālūk. Te mums ir avārijas signāla zīme un slēdzīts šeit apakšā. Viss ir baigi tuvu. Šajā pusē mums ir gabarīti, tuvās gaismas, ieslēgt tālās, izslēgt tālās. Šajā pusē mums ir pamirkšķināta. Savukārt šajā pusē ir taurīta. Tā, tad vēl kas mums ir interesanti, ir šāds te slēdzis, lai atvērtu vaļā durvis. Ir brokturis, izslēgt laikam slēdzis. Ar šo te saules spīd iekšā. Parādīšu tajā pusē. Ar šo te mēs aizslēdzam un atslēdzam durvis. Protams, šeit, tā, kas tā pa skaņu, kaut kur es te piespiedu, šai mašīnai nav nekādas centrālās atslēgas vai elektrisko logu, jo šis auto ir pilnīgi bāzīgi, tāpēc arī šeit ir Citroen zīme un nav tahometrs. Tā, kas mums vēl šeit ir pakaļajā loga apsilde, tā ir šī te podziņa. Jā, savukārt šīs podziņas šeit būtu jābūt visticamāk kaut kādiem tur elektrisko logu slēdžiem, bet te ir vienkārši tādas tukšas vietas. Te mums ir ātruma pārslēgs, mums ir parādīts, ka šeit ir 4 ātruma mašīnai. Pīpētājs, nu un tad mums ir ļoti patīkami atverās pelnu trauks. Tad mums te ir, mēs ieslēdzam ventilātoru, rūdz. Jā, tad te mums ir, mēs varam regulēt uz kājām, uz seju un pa vidu.
Un šeit savukārt mums ir siltāk un augstāk. Un te jau mēs ceļam un nolaižam piekari. Tātad šim Citroenam ir hidropneumatiskā piekare. Nu ko, braucam ārā un apiesim mašīnai apkārt no ārpuses. Pasēties, es ar vienu roku mierīgi griežu stūri, kaut gan šim auto nav stūrs pastiprinātāji. Tā. Kāpjam ārā. Citroens tagad ir piecēlējis, tas ir tagad savā standarta pozīcijā. Ko es jums vēl neparādīju, šim auto ir arī miglas lampas, attiecīgi tās var ieslēgt un izslēgt. Šis ir 1975. gada Citroens CX, tas ir pats agrīnākais modelis. Citroen sāka ražot šo auto 1974. gadā, pašās beigās, kā 75. gada modeli. Un tas tur zvērs ir Niks. Jā, viņš roka bedres. Un 75. gadā CX dabūja gada auto statusu Eiropā. Šis auto tika radīts, lai aizvietotu Citroen DS, kuru, protams, ir radījis Flaminio Bertoni, slavenais itāļu skulptors, nevis autodizainers, bet skulptors. Savukārt šo auto radīja Roberts Aprons, kurš nomainīja Bertoni savā amatā 50. gadu, man liekas, pašā izskaņā vai 60. gadu sākumā. Aprons veidoja arī Citroenam DS tā saucamo facelift, kurš parādījās 1968. gadā. Pēc tam viņš izveidoja Citroen SM, Citroen GS un tad jau šo te Citroen. Lielā mērā šo auto sauc par pēdējo lielo Citroenu, un tas ir divi iemesli dēļ. Es tā domāju, viena lieta tāda, ka Citroen Traction Avant, Citroen DS un Citroen CX tika izstrādāti, kad Citroens piederēja franču iepražotājam Michelin. Teiksim tā, ka šis ir pēdējais auto, kuru ir izstrādājis uzņēmums tajā brīdī, kad tas piederēja Michelinam. Savukārt otrs iemesls ir tas, ka Citroen DS bija ārkārtīgi populāra izvēle starp dažādu valstu vadītājiem, lieliem uzņēmējiem, magnātiem un arī karalisko ģimeņu locekļiem. Tāpat arī Citroen CX bija populāra izvēle šo te cilvēku vidū. Citroen CX, protams, bija oficiālais prezidenta auto 3 Francijas prezidentiem. Alors maintenant, nous allons suivre seconde par seconde l'arrivée de Monsieur Chirac. Nous sommes là effectivement en direct. C'est un moment, je le disais tout à l'heure, cette passation de pouvoir qui est entre l'actualité, l'événement et déjà l'histoire, car lorsqu'on devient président de la République française, on entre forcément dans l'histoire de notre pays. Et le moment que nous vivons ensemble, c'est un moment que l'on peut situer effectivement entre l'actualité que vous vivez en direct et déjà une part de l'histoire qui est en train de se réaliser sous vos yeux. Le président de la République, M. Chirac, dont la voiture pénètre actuellement sous le porche de l'Élysée. Je vous laisse entendre la batterie fanfare de la garde républicaine. Beļģijas karaļnams, Dānijas karaļnams lietoja Citroen CX. Monako princis vizinājās ar Citroen CX. Tad tādi visādi pasaules slaveni diktatori kā Čīles vadītājs Pinochets, Ēriks Honikers, Austrumvācijas politbiroja vadītājs, braukāja ar Citroen CX, kā arī, man liekas, Emanuels Noriega bija Panamas ģenerālis un diktators, kurš braukāja Citroen CX.
Tad Elena Čaučesku, Nikoloja Čaučesku sieva, Rumānijas prezidenta sieva, pārvietojās ar bruņotu Citroen CX, tā kā tas saraksts ir liels, gluži kā Mercedesam. Citroen XM, kurš aizvietoja CX, vairs tik plaši visādu valstu vadītāju lokā netika izmantots. Man ir grūti pateikt, kāpēc tā. Bet atgriežoties pie pašiem arhitektiem, tad vēl tāds interesants fakts ir, ka Flaminio Bertoni, kurš uzzīmēja Citroen Traction Avant un Citroen DS, kā jau es minēju, bija skulptors. Savukārt Roberts Oprons bija skolojies kā arhitekts, un viņš pievienojās Citroen komandai uzreiz, kā pabeidza universitāti, kā 8 gadus nomācījies arhitektūrā. Un tajā laikā, mēs runājam par 70. gadiem, arhitektūrā bija, teiksim tā, populārs moderns, jeb modernisma veids, kad forma seko funkcijai. Un Citroen CX ir īsts šādas te ideoloģijas paraugs. Ļoti vienkāršs, nekā lieka, kad visas līnijas seko tikai un vienīgi funkcijai. Un ar to arī šis auto ir vienkārši brīnišķīgs. Tālūk, ko mums varētu tagad, mēs varētu pavirināt durvis. Pastīties, kā tas izstās aizmugurē. Pastīties, es sēdēju priekšā. Es varu mierīgi šeit apsēsties. Opā! Tā, pagriezīsim otrādā kameru. Rasnais aiz sevis var apsēsties. Durvis aizvērām. Durvis atvērām. Aizslēgt, atslēgt. Pelntrauks. Tā, pagriezīsim atpakaļ kameru. Tas salons ir ārkārtīgi mājīgs. Tātad šeit atrodas, kā jau es teicu, slēdzis, ar kuru auto var nolaist lejā un pacelt augšā. Es to šajā video nedemonstrēšu, bet ja jūs gribat, lai es to izdaru, ierakstiet komentārā, atvērsim vēl bagāžnieku. Tā. Liels bagāžnieks. Un redziet, kā ir ar tiem suņiem. Niks nekad šeit nav bijis, bet viņas pāvs tik un tā šeit ir. Pilnīgs trakums. Es domāju, ka būs jāved uz nometni un jāsamaina pret kādu citu, kuram ir melns kažoks. Lai tas tā nelien ārā. Oi! Tālūk, tu dzirdēji? Es pa tevi tagad runāju. Jā. Atvērsim vēl motoru pārsagu. Tā. Šeit mums ir jāparauj lipiņa. Viņš varās ļoti vienkārši vaļā. Principā ar vienu roku visu var izdarīt. Tas ventilators vienīgais strādā. Tā. Un rekā viņš uz kājas ir. Hop! Pēc kam tie amortizatori. Reku mums ir sfēras. Tāda šim auto ir laikam 5, gudīgi sakot, es nezinu, rezerves rats motortelpā. Un tas tur ir tas hidro pneumatikas sūknis, kurš nodrošina spiedienu sistēmā. Šis te ir 2 litru benzīna dzinējs, tas attīst kaut kādus, man liekas, 100 zirgspēkus. Tā. Gan daudz runāts. Brauksim. Tā. Esam gatavi braukt. Tā, pirmais rops un uz priekšu. Es te gribētu parādīt, cik viegli ar šo auto ir pagriezt stūri.
Vispār bez nekādām problēmām. Tas, protams, ir to mazo riepu dēļ, šauro riepiņu dēļ. Man liekas, tās ir 14 solu. 185 nieces platumā uz 14 solīgu disku. Pasties, cik man forši un vienkārši ir ieslēgt pagriezienu rādītāji. Tā, viens pagriezīsimies pa labi. Visi tik tuvu pie pirkstiem. Griežamies bez stūras pastiprinātā. Izslēdzam ārā. Atkal griežamies. Cilvēki. Tālūk. Tāpēc tas ir nodrilēts teksts. Es tagad teikšu, ka šajā auto braukt ir kā, nezinu, uz mākoņu, uz ūdens matraču. Tas tiešām tā ir. Tas auto ir ļoti mīksts. Un tas zināmā mērā ir tāds ļumīgs. Bet tas ļumīgums ir tāds, ka tāds, kurš tev... Tas ļumīgums ir tāds, kurš tev liek justies, it kā tu esi zaudējis kontroli pār auto. Bet tas tā nav. Jo riteņi vienmēr ir pie zemes, pateicoties tai hidropneimiskai piekarē. Man bija ļoti labs piemērs, braucot no Liepājas, es biju jau sagurs un, zinām, mērā es vairs neskatījos, tā kā ceļu es zināju, un es neskatījos navigācijā, kur iet līkums, un es nogulēju vienu līkumu, un es iegāju tajā pārāk ātri. Un tā sajūta bija tāda, ka, nu viss, tuņās būs grāvis. Auto tā sasvērās, bet nekas. Kā iz stūri pagriez, tā tas arī aizbrauc. Sasvērās, bet aizbrauc. Galvenais, ka viņš no sākuma sasvarās un pēc tam iztaisnojās. Un tāpat ir, kad tu bremzē. Tu nospied bremzi, viņš baigi sasvarās uz priekšu, bet pēc tam tie pakaļie amortizatori pievelk to pakaļ pie zemes. Nu, tāds tas Citroens ir. Rekurums guļošais policists, un es nebremzēšu vispār bez nekādām problēmām. Bez nekādām problēmām. Kā uz mākoņu. Mums vajadzētu atrast vietiņu, kur es varētu ieskrieties vēl viens guļošais policists. Bez nekādām problēmām. Šie beņķi, protams, ir arī amortizējoši, viņi ir ārkārtīgi mīksti. Un šis te velūrs mani notur tajā krēslā ļoti labi. Ja tev viņš ieķerās drēbēs un tu neslīdi. Ja tie beņķi būtu no ādas, es dabiski slidinātos par šo auto. Jo viņiem nav baigāt sānu polstrēm, kas man turētu krēslā. Mēs viņās uzbrauksim uz tāda ceļa, kur mēs varam apbraukt ātrāk un aiziet. Protams, mēs braucam ar šosejas ātrumu šobrīd. Auto ir salonā salīdzinoši kluss. Protams, dzird to dzinēju. Viņam salīdzinoši augsts apgrieziens, var tikai minēt. Es pieļauju, ka mēs esam pie 90 km/h liela ātruma ar kaut kādiem 3000 apgriezieniem. Brauksim šeit no ceļa. Tas ir interesanti, kādā veidā Citroen zaudēs savējo pievilkšanas spēju starp pasaules turīgajiem un varenajiem un netik turīgiem varenajiem. Principā mēs varētu teikt, ka Citroen mūsdienās vairs ar Mercedes un BMW nekonkurē. Un es domāju, ka tas ir tīri saistīts ar mārketingu. Citroens ražoja ar savējo Citroen zīmolu mazus un lētus auto un arī šādus. Kad Mercedes, BMW ražoja tādus automobīļus, kas atbilst kaut kādai noteiktai nišai, cilvēku grupai. Citroen mēģināja būt ļoti plašs patēriņa auto. Tā bija kļūda. Es tā domāju. Tīri tāds no zīmolvedības viedokļa failers kompānijai sanāca. Un tas interesanti ir tā, ka kā tagad būs ar Ferrari, ar Ferrari Luči, kurš uztaisīja 5-vietīgu sedanu garāku 5 metriem.
Kā mēs redzam, troksnis ir maigais, cilvēki negaidīja neko tādu no šīs te itāļu markas. Bet nu ir kā ir. Zinām mērā es teiktu, ka mēs esam visi izrunājuši. Mēs braucam tagad ar šosejas ātrumu, un es varu pateikt to, ka ļoti